Nu, sveicināti! Es šodien pie jums nāku kā dīdžejs ar austiņām. Es ik pa laikam tā nāku, tāpēc, ka šīs austiņas kalpo man par mikrofonu. Tā kā būs mikrofons, tad austiņas varbūt nelikšu. Tālūk, ko? Šodien ienācu pastāstīt pāris vārdus par atkarībām. Kas ir atkarības? Kā veidojās atkarības uz ēdienu? Un vispār, kas tas ir un kā tas notiek. Mēģināšu īsi. Es nevaru apsolīt, man tā sanāks, bet mēģināšu īsi. Man ienāca ideja prātā cilvēkiem piedāvāt. Pirmkārt, es gribēju pateikt to, ka atkarības rodās ēdienā. Tad, kad mēs saliekam taukus kopā ar sāli vai tauki kopā ar cukuru. Tauki plus cukurs, tauki plus sāls veido atkarības. Vēl atkarības rada, ja uzturā mums ir vairāk par 3 sastāvdaļām. Tas ir 3 vielām. Tas ir, labi, vielas nebūs precīzi, elementi, vielas ir jau, principā ne viela, elements ir, pieņemsim, auglī jau ir vairāk elementi, jā, tur jau ir daudz kas, jā. Bet tas bija domāts tā, ja mēs liekam vairākas lietas kopā. Jo mums uzturā ir sarežģītāks tas uzturs, jo mums vairāk īstenībā tas radīs atkarību. Un tā tas strādā. Un pieņemsim, man cilvēks saka, tad, ka viņi ēd augļus, jā, un es pati to jūtu, tad, kad es ēdu augļus no rītiem, tikai ēdu augļus, piemēram, tajā dienā, un es varu noturēties bez cita ēdiena, es varu iztikt bez cita ēdiena, bet tik līdz manā ēdienkartē ienāk salāti, pieņemsim kaut vai salāti, jo es tur jau salieku tomātus, gurķus, cukīnī, vai ne? Nu, pat cukīnī varbūt ne, bet tomāti, gurķi, varbūt tur paprika aiziet, varbūt tāds kaut kāds sīpols vai loki, tur dilles un avokādo. Un tad, kad mēs saliekam visu šo kokteili kopā, un sanāk, it kā garšīgi, protams, tie salāti garšīgi, un mēs pieberam vēl sāli, mēs tur pieliekam eļļu, un tā pārsvarā arī viss ēd un viss kārtībā. Bet tad mēs esam reģeneratīvajā detoksā, jā. Tas ir tas, ko es arī mācu, ko es stāstu cilvēkiem, kā mēs to veicam. Kā mēs to veicam ar svaigēšanu, uzsvaigēšanu, ar augļiem, tad šī bilde ir mazliet savādāka. Tas nozīmē, ka ja tiešām tu vēlies veikt šo reģeneratīvo detoksu, tiešām kvalitatīvi, tad tev būs jāatsakās jācenšas vismaz, jāatsakās principā, no taukiem, cukura, taukiem, sāls un vēl jau vairāk tādas kombinācijas, jā. Ja tu pieliksi salātiem eļļu un sāli, tu netiks no tiem salātiem principā vairāk ārā. Tas tā ir. Jo vēl viens arī moments ir tāds. Vēl viens tāds moments. Mums ir dotas garšas kārpiņas, ja? Mums ir dotas garšas kārpiņas. Un kāds ēdiens, jo pats uzdod sev tādu jautājumu, kādam ēdienam tev negribas likt klāt ne cukuru, ne sāli, neko. Tie ir augļi. Tie pārsvarā būs augļi, jā, es nezinu, varbūt kaut ko vēl izdomāt tur, var ēst, protams, tomātus, gurķus, jā, tos var ēst, tas arī dažreiz gribas to garšu, jā, mēs viņu ēdam, bet patiesībā tāda visgaršīgākā lieta pasaulē, vissulīgākā, visgaršīgākā un visacīm patīkamākā ir augļi. Mēs viņus varam sadalīt, mēs viņus sagriežam, mēs saliekam kopā, un augļus var jaukt kopā vienalga, jā, protams, ja mēs atkal esam reģeneratīvajā detoksā, mēs liekam mazāk. Mēs cenšamies ēst ne vairāk par 3 augļiem vienā ēdienreizē, ja? Bet ja mēs esam vienkārši dzīvojam, mums gribas vienkārši svaigajā pabūt, ja, un esam pārgājuši uz svaigēšanu, ja, vai augļēšanu, ja, tad būtībā mēs varam arī likt vairāk, tā kā jaukt vairāk kopā. Bet beigās cilvēki tie, kas aiziet arī augļos, tā reāli, jo šis reģeneratīvais detoks patiešām paņem daudz laika. Tas var paņemt arī gadus, jā, es neteikšu to, ka jums tas ir īsts process, bet, protams, arī pat pieņemsim mūsu 21 dienu augļēšanas izaicinājumā, kas arī sāksies drīzumā, jā, mēs vienalga jau izbaudam šo efektu, jā, mēs izbaudam šo principu, šo dinamiku, un tas ir mans uzdevums. Mans uzdevums ir tev pastāstīt par šo detoksikācijas procesu vispār tā, kā tas notiek dabā, un ļaut tev to izbaudīt. Un turklāt tātad manā uzraudzībā, jā, es esmu tieši arī par to mācījusies,
Es esmu to pati uz sevis darījusi, mēs esam kopā ar klientiem strādājuši, ja, un mums ir šī pieredze izveidojusies. Un tāpēc es par tām atkarībām gribēju teikt, ka mēs patiesībā ēdam negaršīgu ēdienu. Un negaršīgs ēdiens ir patiesībā, jā, viņam jāliek klāt ar sāls, viņam jāliek klāt ar cukurs, viņš arī kaut kā viņš visu laiku kaut kā jaustūningo, lai viņš būtu ēdams. Ja? Un mēs ēdam negaršīgi. Tas tā sanāk. Jo ja mēs noņemam nost atkarības, tad tieši to atkarību veidojošās vielas, tad mums paliek negaršīgs ēdiens uz šķīvi, un vai mēs viņu gribam ēst? Automātiski nē, vai ne? Tāpēc, kad mēs sākam domāt ar izņemšanas metodu, mēs mēģinām domāt tiešām padziļināt, tiešām no tāda, es vienmēr sev uzdodu jautājumu, kas būtu, ja pēkšņi vairāk nebūtu cilvēka radītais, nekas vispār, ne maize, nekas. Cilvēks laikam aiziet bojā. Nu tā būtu, vai ne? Bet ja viņam ir zināšanas, ja viņš zina, pie kādas sugas viņš pieder, ja? Viņš zina, ka pieņemsim dārzeņus, saknes, zaļumus, mēs principā neēdam svaigus, jo viņi ir par smagu mūsu žarnu traktam, ja? Mēs no viņiem varam, jā, tur arī sākās tā termiska apstrāde, mēs no viņiem varam sulu spiest vai arī termiski apstrādāt. Ja? Tātad termiski apstrādāt, tas ir nokalt nedaudz to struktūru tam dārzenim, jā, vai zaļumiem, kas ir pārāk cieti, un tad viņi mūsu organismā vairāk labāk absorbējās. Ja? Vai tas ir kvalitatīvs uzturs, vai tas ir elektriski bagāts? Diez vai. Bet ēst var, tas ir bāzisks joprojām, ja? Un tad jau labāk tāds nekā pavisam, ja? Nekā pavisam, kas ir tas neiesakamais uzturs. Ja? Un tā mēs visu laiku atgriežamies pie augļiem, jo mēs, kad mēs ēdam augļus, mums nevajag ne cukuru, ne sāli, pasarga Dievs, ja? Un eļļu vai medu, nekas nav jāliek klāt, ja? Jo tāpēc, kad augļos jau ir viss tā, kā tam ir jābūt. Tur viss ir cilvēkam domātais, ja? Tas, ka mēs to nepieņemam, tas, ka mēs par to cīnamies, tas, ka mēs sakam, ka mēs esam ziemeļu platuma grādos, tas, ka mēs sakam, ka augļos ir pesticīdi, tas viss ir pilnīgākās programmas, tās ir programmas, jo, ja mēs patiesībā paskatāmies uz to, kā mēs esam dzīvojuši, paskatāmies uz sevi, uz saviem radiniekiem, uz saviem draugiem, uz cilvēkiem, kas lieto to uzturu, mums nav laba veselība. Mums pārsvarā cilvēkiem nav laba veselība. Jā, var strādāt ar elpošanu, var strādāt ar pārējām disciplīnām, kas tevi velk ārā no šīm stadijām. Bet vai tad nav vieglāk vienkārši beigt likt iekšā tātad šo iekaisumu veidojošu uzturu, un tad vēl klāt var, protams, elpot un meditēt un darīt tās citas disciplīnas, kas ir ļoti apsveicams. Ja? Arī jogu daudz vieglāk ir izdarīt, ja? Jo pieņemsim cilvēks ēdot acidozi veicinošu uzturu, viņš pastiepta, jo viņš bez jogas vispār būtībā vairs nevar, ja? Jo viņam visu laiku viņam ir jāstiepta. Un tāpēc, ka tad, kad viņš nekustās, viņš atkal savalkās tas muskuls, ja? Vai savalkās tie audi. Jo viss tas, kas mums iekšā savalkās, viss tas, kas mums iekšā sacietē, tā ir acidoze. Tas ir šis dehidrētais stāvoklis audos, ja? Un vienīgais, kā mēs to varam hidrēt, tas ir mēs ejam ar augļiem. Mēs vienkārši 100% ejam ar augļiem. Augļi. Sulas, ja? Labi, ok, mēs varam teikt, ka mēs varam arī tās dārzeņu sulas cert, ja? Bet tur vienalga būs jau saliktākas struktūras, tur būs sarežģītāk jau to organismu šķelt, un tā hidrēšana, protams, būs, bet tā nebūs tik efektīga, ja? Augļu sulas var dzert, ja? Augļu sulas ir ļoti jaudīgas, ja? Tas var atkal iemest jūs ļoti strauji tātad detoksā. Tāpēc es saku, ja jūs ejat šajā visā iekšā, es ieteiktu tomēr pameklēt arī cilvēku, kas jūs var pieskatīt, ja? Lūk, tā kā es šodien gribēju par šo te pateikt, par šīm atkarībām, ka mūsu uzturs ir patiesībā mūsu atkarības. Tas, ko mēs ēdam, to, ko mēs pērkam veikalos, lielākā daļa ir atkarība veicinošs uzturs. Ja jūs paskatāties uz etiķetēm, tur būs pilns ar visādām vielām, ja? Un es aizmirsu, kurš no indiešu guru tas bija, vai tas bija Krishnamurti. Ne, Krishnamurti tas nebija, vai tas Gandhi, es neatceros vairāk, ja? Bet viens arī viņš bija uz augļiem, pārsvarā uz augļiem,
Un no šīs pasaules, tad viņš kaut ko lietoja no šīs cilvēku veidotās pasaules, tā kā ajurvēdas princips, jā. Tad viņš ņēma pēc iespējas, kur ir mazāk tās vielas, kur ir pēc iespējas mazāk šīs sastāvdaļas, jā. Jo tad tas uzreiz, tu vairāk tādī tam organismam neliec, to visu tur šķelt un dalīt un revidēt un pārveidot un sintezēt, jo, ja organisms jau pats par sevīm ir tīrs, jā, pieņemsim, mums jau tāpat ir tīrs, mums esam piedzimuši tur skaidri kā kristāliņi, jā, un tēti un mamma mums rēduši tikai dārzeņus un augļus, tad tad mūsu organisms ar to tiktu vēl galā, tiem daudzajām vielām, bet tā kā mēs jau esam šīs toksiskajās stadijās ienākuši jau šajā pasaulē, kā toksiskajā stadijā, ja, tā ir tiešām ģenētiski mantota lieta, ja, tad mūsu situācijā, lai tiktu no šīm stadijām ārā, mums ir vajadzīgs ieiet radikāli vienkārši šajos augļos, radikāli darīt šos detoksus, ja, un tikai tad būs rezultāts, ja. Jo par to es saku, par to ļoti daudz arī internetā jūs varat pameklēt kaut vai par īpaši angļu valodā, jā, tur tas detoks uz augļiem, cilvēkiem, kas Instagramā par to runā, ļoti daudz runā un ļoti daudz novērš reālas problēmas, jā. Puse viņus izsmej, puse viņus apbalvo, tas ir tāpēc, ka šīs ir tās programmas, kas mūs visus virza kaut kur, jā. Viss šīs vecās ticības, vecās programmas, jā, kuras mums ir jālauž. Un patiesībā šis 21 dienu augļiešanas izaicinājums, ko es rīkoju, ir tas par šo programmu laušanu. Un jūs būsiet pārsteigts, cik ļoti jūs esat atkarīgs no šīm programmām. Tā kā jūs to saprotat. Ja? Labi, šodien pietiks, 11 minūtes esmu parunājusi. Un gan es ienākšu vēl kaut ko pastāstīšu. Un pagaidām tad es jums vēlēšu jauku dienu un uz drīzu tikšanos. Atā!